Es uzreiz kā tāds konspirologs ieraudzīju tajā, ka tur rakstīts ir gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums. Kā jūs preventīvi izvairīsieties no, piemēram, tādas pieredzes, kur es noraksturoju, proti, kā lai to lauku visu nosedz? Kā saka sarunvalodā, tā ir leģīta problēma. Teiksim tā, citi apbalvojumi ir balstīti parasti uz kaut kādu konkrētu aspektu, uz ierakstiem. Albums, piemēram. Es varu nosaukt vismaz divas albumu balvas. 200 cilvēku žūrijā. Tās ir 3 grupas. Kādas? Žūrija, tāda pirmā. Gammas akadēmija. Latvijas mūsdienu mūzikas podkāsts. Viss par būtisko nozarē. Sveiciens visiem Gammas akadēmijā. Tas ir mūzikas nozares podkāsts, jauni izveidots, un tā mērķis ir runāt un risināt nozarē arī nērtus jautājumus, par kuriem varbūt daudz neesam raduši runāt. Un tie var palīdzēt nozares pārstāvjiem pārstāvēt sevi nozarē daudz veiksmīgāk, darīt to vēl labāk, lai mēs varam uz pasaules fona arī būt kā piemērs, kā to labāk darīt. Un Gammas akadēmijas draugu un mediju partneri TVNet grupa un Skonto mediju grupa, šobrīd arī podkāstu filmēm Radio Tev studijā. Man pretī sēž Toms Trēbergs no TVNet. Čau, Tom! Čau! Un man pretī savukārt ir Elzbeta Puče, Radio Tev rītu programmas personība. Precīzi. Un mēs neesam ar Tomu 2-1. Mums ir arī viesi. Mums ir viesos akadēmiķi, tā varētu. Jā. Gammas akadēmiķi. Gammas akadēmiķi. Ārnis Račinskis, Laipa padomas loceklis, dziesmu autors, izpildītājs un producents. Čau, Arni! Čau! Un Ilze Jansona, Gamma, ceremonijas un TV tiešraides producente. Labdien! Tas, ko es gribētu vispirms zināt, kā dzima Gamma? Ļoti lēnām Gamma dzima. Es atceros super garu sarunu ar Ilzi par visādām svarīgām lietām dzīvē. Un tad Ilze vienā brīdī teica, paklau, kaut kas nav īsti līdz galām kārtībā ar to, kā ir. Mums ir jādomā par kaut kādām savām lietām. Manā apziņā viss tas periods ir mazliet izplūdis kā tāds notikumu virkne, kas laikam kaut kādu konkrētu aprisi ieguva tad, kad atsūtīja, kaut kur uzradās, vairāk neatceros, kuri bija tie labie ļaudis, kas uzrakstīja vairākas versijas nosaukumiem. Vispār mēs mēģinājām saprast, kas tas vispār varētu būt. Tas jau bija vēlāk. Nosaukums tapa vēlāk. Tad jau bija diezgan silts ārā un bija jau pavasaris, bet par oficiālo datumu mēs varētu uzskatīt to brīdi, kad Laipas kopsapulcē biedri nobalsoja ar lielu balsu pārsvaru, un nosaukums tapa tā kā ilgās diskusijās veselu periodu pirms tam. Mums bija kopīgs čats ar vairākiem nozares pārstāvjiem un tāda konsultatīvā padome, un tad mums bija sākumā 2 versijas. Viena bija mana, un viena bija Rudolf Budzes. Abas bija sliktas, bet mēs katrs aizstāvējām to savu versiju. Un tad Ārnis beigās atrakstīja vienkārši Gamma, un visi, jā, ir! Jā, bet taisnības labad jāpiebilst, ka es nebiju paša nosaukuma autors, bet es to pamanīju. Tur bija kaut kādu vārdu kopums, un es teicu, paga Gamma, un Gamma tādēļ, ka es uzreiz kā tāds konspirologs ieraudzīju tajā, ka tur rakstīts ir gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums. Godīgi pret vēsturi, tātad Laipā notiek biedru pilnsapulce reizi gadā, manuprāt, tas ir māja sākumā. Māja sākumā, jā. Un, mēs bijām tikko atgriežies no Eirovīzijas. Uz to brīdi bija faktiski tāda apmēram ideja, ka gribam, tātad ir nieze, ir kaut kas jādara, bet kas jādara precīzi, tā bija vēl ļoti izplūdusi vispār ideja, un galvenais bija iegūt kaut kādu apstiprinājumu, ka arī nozarei biedriem tas interesē. Ko līdz tā interese tika apstiprināta ar balsojumu, tā lietas kļuva jau ļoti, ļoti konkrētas. Bet kādu balsojumu? Balsojums par to, vai organizācija Laipa atbalsta, vai biedri balso par to, ka šāda iniciatīva, kā tātad nozare pašorganizējās sava apbalvojumu procesa radīšanai, vai biedriem tas interesē. Biedri teica jā, bija balsojums, teica jā, un tad tālākais bija laikam 3 versijas. Esošā balva, Kultūras izglītības fonds virza tālāk šo iniciatīvu, padomi virza tālāk šo iniciatīvu. Ar lielu balsu vairākumu uzvarēja vai kultūra vai padome. Respektīvi, burtiski tur pa pāris balsīm nosliecās tas, ka padomē jāvirza, bet tas kopējais balsu skaits par to, ka ir jābūt kaut kam jaunam, bija tiešām ļoti, ļoti liels. Vai jūs paspējāt jau nosvinēt to, ka tas notiek, vai jūs svinēsiet tad, kad tas notiks pēc marta? Drīzāk otrais scenārijs, jo mēs šobrīd esam tādās
neticami garās diskusijās, neticami tādēļ, ka viņas notiek neticami bieži un tās tiešām ievelkās garās stundās. Un šī, pirmkārt, ir jauna lieta, otrkārt, tā ir tīra ideja, un es esmu viens no kvēlākajiem šīs idejas tieši aizstāvjiem. Tātad un tīrības aizstāvjiem. Tīrības būtībā, tātad, lai gan izvērtēšana, kategorizēšana, nominēšana, vērtēšana, lai tas viss būtu caurspīdīgi, saprotami, godīgi, bez kādu personīgām ambīcijām. Piemēram, es vienmēr uzsveru, ka tas nav, lai arī es esmu bijis sākotnēji klāt, bet tas nav mans pasākums. Es šeit esmu uz laiku vispār. Gan uz dzīvē, gan īpaši laipā. Tātad es esmu vienkārši laipas padomē jau pusotru gadu, līdz ar to maksimums vēl pusotrs gads man ir dots, un šajā īsajā nogrieznī es savu misiju izjūtu paspēt iedibināt tradīciju, kurai noticēs kolēģi industrijā un nozarē, un tikpat godprātīgi būs arī cilvēki, kas vēlēsies to turpināt nākotnē. Tad sākam ar to, kā pieteikties gammai, jo es zinu, kas būs atbildē, tāpēc es gribu uzreiz prasīt, kā tad? Tātad labā ziņa ir tāda, ka nav jāpiesakās. Un īstenībā, lai tu kvalificētos un tiktu nominēts kādā no gammas kategorijām, tev nav jādara nekas speciāli. Tev ir vienkārši jāpiedalās nozares procesos, savā ikdienā jāraksta dziesmas, jāieraksta dziesmas, jāpublicē dziesmas, jākoncertē. Jādara tas viss normālais darbs, kas mūziķim ikdienā ir jādara. Pavisam īsi, gamma ir par visu gads mūzikā, un tas nozīmē, ka tev vienā gada laikā tu vari izdot albumu. Varbūt tev nav albums, bet tu spēlē Mežu parku. Varbūt tu nespēlē Mežu parku, tu nospēlē pilnīgi visās baznīcās. Varbūt tavas kompozīcijas spēlē ne tikai tu, bet visi mākslinieki tajā gadā. Bet visas tavas arī autora aktivitātes. Nominācijai šis strādā īstenībā. Es par to arī saku, jā. Tad šī nav kaut kāda viena konkrēta aspekta, tur albuma, vai tur šis nav radio topa hits, vai šis nav straumēšanas apbalvojums, kur, teiksim, visatskaņotākā dziesma straumēs tiek saskaitīta, bet viss kopums. Tātad ideāli, ja tev ir kolosāls albums, tev bija 6 meža parki pēc kārtas vienā nedēļā, jo tā var iespējams būt. Un tad tev ir, teiksim, tu esi visklausītākais straumēs Latvijā un pasaulē, un tu vēl esi, nezinu, izdevis mācību grāmatu. Kā nospēlēt 6 koncertus Meža parkā nedēļas laikā. Visas gammas vienlaicīgi. Lūk, joks pie malas, katrā ziņā gamma, viss gads mūzikā, tas aptver visu tavu darbību, un līdz ar to pieteikšanās kā tāda šeit nav nepieciešama, jo vērtē to, kas ir īstenībā noticis. Un kas ir apkopojums un saskaitāms. Bet es jums izstāstīšu sāpīgu pieredzi. Es reiz biju arī žūrijā vienā kultūras balvā, un es pieredzēju to, ko nozīmē tāds brīdis, kurā es esmu palaidis garām kādu nozīmīgu kultūras notikumu, kurš netiek nominēts šai balvai. Kā jūs preventīvi izvairīsieties no, piemēram, tādas pieredzes, kur es noraksturoju, proti, kā lai to lauku visu nosedz. Tā ir tāda iekšējā jūsu sadarbība. Visgodīgākā atbilde ir, gamma ir notiekošs process un atvērts process. Līdz ar to mēs nevaram ne cerēt, ne uzstāt, ka, teiksim, pirmais gads būs perfekts, vai ka pirmie 3 būs perfekti, vai ka vispār 5. gads izskatīsies pēc 1. gada, mēs to nezinām. Tas ir, tātad gammai būtu šie tevi jautājumi jārisina darot lietas. Mēs tātad nevaram šobrīd paredzēt pilnīgi visus jautājumus, jo šis ir pilnīgi, kā saka sarunvalodā, legit. Tā ir legit problēma, bet atbildi uz to drīzāk mēs radīsim kaut kādā procesā, bet jau sākotnēji vienojamies, ka šī vispār ir jauna tradīcija, mēs iedibinām jaunu lietu. Vai mums patiks pilnīgi viss, kas notika 1. gadā, mēs nezinām, bet tādēļ ir paredzēta laipas kopsapulcē biedri sanāk kopā un saka, ok, šitais strādā, šitais nestrādā, šito mainam, šito vajadzētu vispār izsvītrot un nekad neatkārtot un tādā garā. Tad būtībā darot, mēs arī nonāksim pie jautājuma, kā nepalaist garām vai kā savukārt adekvāti izvērtēt vienu vai citu kategoriju. Nošķirt to, kas nošķirams savstarpēji, piemēram, lai nav kaut kādas pārpludināšanās. Burtiski. Zini kā, tas ir laikam līdzīgi kā, Latvijas valsts arī vienā brīdī sākās un mēs neturpinām dzīvot kā 91. vai kā 18. gadā. Mēs tomēr ejam
ejam laikam līdzi un pielāgojamies, pierakstam jaunus likumus, dažus atceļām, dažus izmainām, un es domāju, ka Gamma ir spējīga veikt šādu pašu pavisam dzīvu demokrātisku procesu. Līdz ar to gribās ticēt, ka jau šobrīd mēs īstenībā diezgan kritiski skatāmies uz to, kas notiek, kas nenotiek, kas strādā, kas nestrādā, kas varētu strādāt, jo tā pirmā ideja vai tā pirmā lieta, kas ir uzlikta uz papīra, tieši tai žūrijas arhitektūrai, vērtēšanas arhitektūrai, tās visas ir ļoti skaistas un papīrs pacieš visu, bet tad, kad tu sāc detalizēti analizēt, modelēt, kā reāli tas darbosies dzīvē, kā notiks šis solis, kā notiks nākamais solis, tas, protams, jau ievieš savas korekcijas, bet man prieks ir par to, ka mēs nenogurstoši, nerimstoši diskutējam par šīm lietām un esam gatavi uzklausīt arī tos, kas ir gatavi nākt ar kritiku un teikt, hei, šis izskatās tā šaubīgi, paskatieties vēlreiz. Manuprāt, palīdz nepalaist būtiskas lietas garām, ļoti plaši iesaistīto loks. Tātad, ja es nemaldos, tie cipari nav mana stiprā puse šodien, bet, manuprāt, ir 150 līdz 200 cilvēki iesaistīti, tie spriedēji un vērtētāji. Jā, un žūrija vispār. 200 cilvēku žūrijā. Un tās ir 3 grupas. Tātad vispār ir žūrija, tātad pirmā. Žūrija, teiksim tā, tradicionālā izpratnē žūrija, kā mēs to saprotam, tie ir kādi cilvēki, kas ir pieraduši lietas vērtēt, analizēt un izskatīt. Mēs varētu teikt, ka tie ir tie cilvēki, kuriem analizēt mūziku ir darbs kaut kādā ziņā. Jā, tieši tā. Tā ir pirmā grupa. Otrā grupa ir kolēģi, tātad mūziķi, kas principā ir paši savu žanru pazinēji un lietpratēji un saprot drēbi no iekšpuses. Trešā grupa ir publika. Un konkrēti, lai neizplūst kaut kādā abstraktā publikā, mēs šogad esam lēmuši sākt darbību ar, ir tāda erudīcijas kustība melomaniaki. Un tie ir faktiski mūzikas melomāni. Es esmu pats tikai vienu reizi, kaut kad pāris gadus atpakaļ piedalījies šādā spēlē. Viņas, manuprāt, notiek reizi mēnesī vai pat diezgan aktīvi. Tur ir ļoti daudz cilvēki, daži sabiedrībā pazīstami, ļoti daudz vienkārši man iepriekš nezināmi ļaudis. Un tur tas erudīcijas, man likās, ka es kaut ko zinu. Īstenībā man bija jāpārvērtē sava zināšanas, sava patmīla drīzāk, jo īstenībā es esmu tikai tāds vidēji informēts, ņemot vērā, ka ar visu to, ka mūzika ir man ikdiena, tad ir melomāni, kuri ir krietni informētāki par mani caurmērā. Faktoloģiski pat. Tā, ka viņi zina, kurā gadā, kas tur kaut kādā specifiskā žanrā, un tādas zemes kā tur Holanda vai Norvēģija, viņiem arī ir uz kartes, kas man savukārt ir ļoti selektīvi. Es varētu nosaukt 3 norvēģu māksliniekus un 4 varbūt. Tas nozīmē, ka neviens nevarēs teikt to, ka tur pamāz bija kas vērtē, tas ir pārāk subjektīvi, jo jūs esat aptvēruši tiešām 3 tādas lielas grupas, kur tur viss, kad sanāk, viss tas vēl nav viss. Ir ceturtā, kas ir pasīva. Tā ir pasīva, tie ir dati. Ir kategorijas, kuras iekrīt vairāk datu grozā, teiksim tā. Un ir piemēram, tās, kurās ir svarīgāk. Gada solo mākslinieks, gada solo māksliniece, gada grupa vai duets, gada jaunais mākslinieks. Primāri tas vērtējamo grozs nāk no datiem. Straumēšana, radio. Tas, ko tu vari saskaitīt. Tas, ko var saskaitīt. Biļetes, jebkas saskaitāms. Vai tas ir tas, ko Gamma arī atšķirās? Jā, protams. Balstoties uz datiem. Gamma vispār nav īsti par ko salīdzināt, jo mūsu pieredzē līdz šim, kas ir diezgan loģiski, teiksim tā, citi apbalvojumi ir balstīti parasti uz kaut kādu konkrētu aspektu, uz ierakstiem. Albums, piemēram, gada albums. Un es varu nosaukt vismaz 2 albumu balvas Latvijā, bet Gamma ir visas nozares tvērums gada griezumā. Tātad viss gads mūzikā, tātad viss, kas ir noticis, un tur var notikt albumi, tev varbūt ir žanri, teiksim, kuros albums kā tāds vienkārši nav organisks. Albums varbūt beigās ir, kur tu to, ko tu esi izdarījis kaut kādā laikā, apvelc viņam apli un saki, šis ir albums tagad, bet tajā pašā laikā albums ir arī, Radiohead, OK Computer, kas ir tāds konceptuāls vēstījums, piemēram, un tad attiecīgi šī nav albuma balva, šī nav radio topa balva, šī nav straumēšanas balva, un šis arī nav labākais koncerts. Tas ir viss kopā. Un vēlreiz atkārtošu, ka nekas speciāli nav jādara. Tev nav jāorganizē par sevi balsojums sociālos tīklos, tev nav jāorganizē telefonu balsojums, īziņu balsojums, nekas.
Balsojums jau ir noticis. Tev cilvēki klausās, viņi nāk uz tādiem koncertiem. Straumēm, radiostacija Airplayu, tas ir tas, kas ir jāskaita gammas filozofijā un izpratnē par to, kā būtu jāvērtē lietas nozarē. Labi, nu tad tu jau pieskāries, Ilzi, un sāk skaitīt jau dažas kategorijas. Ja? Nav tā, ka jūs jau murgojat nav kategorijām, cik jūs bieži viņas savā galvā atkārtojat, tad tagad mēs pārbaudīsim. Cik tad ātri, ja, Toms varētu uzņemt laiku, kurš ātrāk nosauks visas kategorijas, ja? Bet tagad pagaid nav godīgi. Nē, visas nav iespējams īsti nosaukt. Tur jau būs gara tā līsta. Nu, tad vismaz tik, cik jūs daudz varēsiet atcerēties, ja? Jo kategorijas ir daudz. Tas ir forši. Jo, kategorijas nav 2 vai 3, viņas tiešām ir daudz. Bet saucam tad. Labi, saucat kopā. Gada solo mākslinieks, gada solo mākslinieks, gada grupa vai duets, gada jaunais mākslinieks, gada hits, radio hits, gada straumētākais ieraksts, gada dziesma, gada autors, gada ieraksts, gada visu žanru nominācijas, popmūzikas mākslinieks, hip-hop mākslinieks, tas bija gada ieraksta. Nu, redzi, mēs jau tā kā... Labi, ka jūs atnācāt šodien. Tas nenozīmē, ka Ārnis būs gada producents. Es nebūšu, jebkurā gadījumā, bet... Bet tā var notikt, iespējams, kādu gadu. Mans lielākais klupšanas akmens, ja man tagad būtu jākārto eksāmens, un es izgāstos, jo tas, ko mēs iekšēji saucam par nozares balvām, nozares kategorijām, tur es droši vien apmaldītos, jo tas dalījums, mums ir bijušas vairākas versijas, tātad cik sīki mēs varam sadalīt, tas ir mēģināts atkal apkopot kaut kādās lielākos tvērumos, jo sīkāk tu dali, jo vairāk resursu nepieciešams, un tad ir šaubas, vai vispār to var adekvāti izvērtēt katru vissīkāko aspektu. Tas, ko es gribēju izcelt, un parasti mēs esam ieraduši redzēt, ka, ja ir tur, gada dziesma, tad uz skatuves kāp šīs dziesmas izpildītājs. Bet šeit mēs esam jau salikuši sarakstus, cik diplomi, kurā kategorijā pienāks laureātiem, un uz skatuves kāp ne tikai izpildītājs, bet arī autors un arī producents atsevišķās kategorijās. Piemēram, gada ieraksts, ja gada ieraksts ir kāda Ārņa Račinska producēta dziesma, tad ir Jārnis kāp skatuves un saņem diplomu. Ātri pasaka pateicības runu un ātri dodās priecīgs prom. Viena lieta, ko mēs neesam pieminējuši, ir viss gads mūzikā, tas ir ne tikai dziesmas vai albumi vai koncerti, bet burtiski arī cilvēki, jo tie jau nav tikai šie spīdīgā žaketē ar žilbinošu smaidu uz skatuves dziedātājs, bet tie ir arī visa komanda apkārt. Tādā ideālā pasaulē mēs aptversim, kādā brīdī adekvāti spēsim arī atzinību pelnījušus gaismotājus, tur skatuves darbiniekus un nezinu, bija ideja, ka varētu būt... Tas ir tas, ko mēs saucam par nozares nominācijām. Nozares nominācijām. Piemēram, mēs vienā diskusijā bija, ka bet vajadzētu arī taču ļoti atšķirās backstage līmenis. Tā kā ja viena organizatori tevi apbur vienkārši ar, tu netici, ka vispār tas tiešām ir mums, vai ne? Un citreiz saproti, ka par mums ir aizmirsts, un tad attiecīgi to arī varētu kaut kā ar šādām atzinībām mēs varētu veicināt vēlmi, kā saka, turēt šo latiņu augstu arī aizskatu. Sākotnējā izziņotā nozares nominācijas sarakstā nominācija bija ļoti daudz, un mēs minējām, tiešām visas versijas, kuras tajā brīdī mēs varējām nosaukt, kas bija tiešām gada skaņu režisors, gada gaismotājs, gada scenogrāfs, arī gada mārketinga kampaņa, vai tur gada izdevējs, gada menedžments un tā tālāk un tā joprojām. Bet tā vienošanās šobrīd ir tāda, ka ir jāskatās, vai tiešām katru gadu mēs apbalvosim gada labāko skaņu režisoru vai gaismu režisoru, ja viņi mūsu valstī ir tik, cik ir. Gammas nolikuma pašā augšpusē viens no pirmajiem teikumiem, ka šīs ir dinamisks dokuments, kurš mainās pēc jēgas un būtības. Tā kā, lai mēs neiekļūtu tādā mehānikā, ka mēs visu laiku reku ķeksīts šitam, nē. Ir iekšēji jādiskutē, kas ir tie, kuri ir tiešām bijuši labāki par sevi kaut kādā iepriekšējā aktīvā periodā. Tos mēs arī apbalvojam, tos mēs izceļam. Ņemot vērā tendenci, ka visi reperi ir sākuši dziedāt, un tas notiek arvien biežāk un intensīvāk, tad mēs nonāksim situācijā, kur ir it kā hip-hop nominācija, bet īstenībā viņi visi ir kļuvuši par dziedātājiem. Un tad mēs teiksim, tad šogad mēs šo nomināciju, kā saka,
Bet mēs varam rosināt un saukt to par dziedošie hip-hop mākslinieki. Tā kā jauna kategorija. Ir īstie dziedātāji un ir hip-hop dziedātāji. Tad ir jābūt risinājumam šajā gadījumā. Pēc jēgas un būtības. Tādā kopsavilkumā tad nozara pati diktēs to beigās gadu laikā, kādas tad būs tās gammas kategorijas katru gadu. Tā ir gammas satversmē pēc būtības, jā. Tas, pie kā mēs ik pa laikam atgriežamies, kas bija tas mūsu kaut kāds pirmais sauklis, kas arī vēl bija ziema un sniegs, ka visam ir jābūt pēc jēgas un būtības. Nevis pēc ķekšu, ka ir jābūt nominācijai vai kategorijai. Ja ir nozarē šāds notikums un viņš ir pietiekami liels, lai to kaut kādā veidā aptvertu un tvertu, tad tam ir jābūt. Bet nav jābūt kategorijai, kurai tad mēs tur pievelkam kaut kādus māksliniekus vai ko. Ja tad nav, viss. Iestrādāts nolikumā ir arī tas, ka ja kādā no žanru nominācijām mums nav aktīvi daudz izdoto darbu, kā var būt, tad šeit tas vērtēšanas periods varētu būt 2 gadi. Teiksim, tā kā pēc situācijas. Neko nemēģināt spiest mākslīgi. Jā. Es gribēju pajautāt par gammas mērķi saistībā ar izglītošanu. Un tā kā šis ir raidījums Gammas akadēmija, tad saistībā ar tām pievienotajām vērtībām, ja tā var teikt, gan klausītājiem, gan arī mūzikas radītājiem, Gamma ir apņēmusies informēt, piemēram, par autortiesībām, intelektuālo īpašumu un arī legālu mūzikas patēriņu. Un tas pēdējais mani ieinteresēja īpaši, vai jūs varētu gan mani, gan iespējams arī Elizabeti apgaismot, kas šajā jomā ar legālo mūzikas patēriņu, kur ir kādas problēmas un kā Gamma tur var palīdzēt? Būtiski ir tas, ka Gammu rīko publiskā pārvaldījuma organizācijas un citas nozares organizācijas visas kopā, un Gamma kā publiska platforma ir lieliski iespēja arī visus šos ar nozari saistītos jautājumus izstāstīt. Ja kādu ziņu publicē, kultūras ministrija, tas skan kā viena vēsts, bet ja to pašu izstāstā savējiem, tas jau skan krietni, tas daudz labāk tulkojās, manuprāt, un to ir vieglāk izplatīt un uztvert un tam līdzīgi. Un savukārt arī sabiedrībai droši vien ir vienkāršāk, ka visi nozares jautājumi nāk no viena rupora, asociējās ar vienu kaut kādu pasākumu kopumu. Nevis katrai jaunai vēstī ir jauns autors, ne? Tom, bet tu jautāji tātad par intelektuālo īpašumu, ka mēs izglītosim. Es jautāju par to, kas jauns notiek saistībā ar legālu mūzikas patēriņu, vai tur ir kādas problēmas un kā Gamma tur var palīdzēt ar savu pienesumu? Kas jauns notiek ar legālu Pats jaunākais ir, vai kaut kāds problēmas? Negribu samalot, bet vai nu jau ir pieņemts vai ir apstiprināts nodoms, ka Latvijā varēs bloķēt pirātiskās tās vietnes. Tās vairs nebūs pieejamas. Pārsteidzoša ziņa man, ļoti populāra esot tā saucamā YouTube ierakstīšana. Tas vēl ripoks vai kā to sauc. Mūsdienu Latvijā 21. gadsimtā cilvēki tam tērē laiku. Mēs atpaliekam no igauņiem un lietuviešiem tādā legālā mūzikas patēriņā, kas ir digitālie servisi, ļoti. Latviski runājot, kačā no YouTube. Jā, to it kā var saprast, kāpēc to dara, bet tajā pat laikā vēl aizvien ir jāsaprot arī sabiedrībai, ka tas mūziķis, lai arī caur legālajiem tiem streaming servisiem, tās tiešām ir tev jānoklausās 100 reizes, lai tu tiktu pie 1 centa, burtiski. Tad jebkurā gadījumā tas, ka tu to skaņu radi, šo ierakstu sacēri, ieraksti, maksā par studiju, tērē savu laiku, blā, blā, un kāds vienkārši beigās to savā mašīnā klausās bez maksas. Tas īsti nav līdz galam godīgi, jo, ja tu ieej veiklā pēc čipšpakas, tad tu jau samaksā faktiski vairāk kā jebkad no taviem klausījumiem pat legālā veidā saņemtu cilvēks. Es pieļauju, ka cilvēkam, tam, kurš to dara, tā motivācija kaut kādā ziņā ir tas mīts, kad latviešu mūziķi jau no tām ārzemes straumēšanas platformām tāpat neko nesaņem. Tā ir arī viena no lietām, par ko būtu skaļi jārunā, un kas būtu kaut kādā veidā pamazām jāsāk kārtot. Vai kaut vai tas, ka cik mēs esam dzirdējuši, ka kaut kādos konkrētos žanros, piemēram,
izpildītāji nelabprāt vai vispār nereģistrē savus izdotos darbus ne akā, ne laipā. Bet, mīļais draugs, ja tu nereģistrē savu darbu un viņš tiek publiski atskaņots, tad tu vienkārši nesaņem to naudiņu. Viņa tiek iekasēta, bet tu pie viņas netiec, kamēr tu neesi reģistrējies un visu sakārtojis. Ok, tā varbūt nav liela nauda, bet, zin kā, viena maza naudiņa no straumēšanas, viena maza naudiņa no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un kaut kas jau tev ir. Arī Merāja arī droši nevarēja iedomāties, ka beigās viņai tas pēc gadiem izvērtīsies šādi. Mēs nekad nevaram zināt, kad mūsu par to Ziemassvētku dziesmu. Jā, par to pašu. Par to Ziemassvētku dziesmu, kas ir interesanti, tas, kas skan radio, izrādās tā ir demo versija, ko tas producents uztaisījis uz kaut kāda primitīva samplera, kaut kāda 80 kurā tur gadā, ja es nemaldos. Un tad viņš uztaisīja šo demo un mēģināja ierakstu kompāniju šo iespēlēt pa īstam, un visu, ko viņi tur taisīja, viņi teica, klausies, skan ne pēc kā, un tad atstājām šo te muļķīgo demo, un tas izrādījās ir. Bet arī, kāpēc ir svarīgi tomēr pievērsties tam, ka mēs savus darbus reģistrējam un izdarām visu, ko var mūsu būtiski ir tas, ka tā mūzikas nozara ir dzīva un notiekoša, un lietas mainās tehnoloģijas, mainās paradumi, blā, blā, un Gamma ir vienkārši iespēja visām nozares organizācijām būt par publisku platformu, kura var aizsniegt auditoriju. Vienkāršā un draudzīgā veidā auditorijā, jo, piemēram, arī šīs podkāsts iecer ir tāda, ka mēs tomēr tā cilvēkam saprotamā valodā šeit runājam arī par pavisam praktiskām lietām, lai visu žanru un vecumu un pieredzes mūziķiem ir viena vieta, vai izdevējiem, vai tiem, kas tikko sāk, ir viena vieta, kur tu var atrast, kā šajā epizodē viņi runāšu par to, kā nokļūt radio, kādas kļūdas, kas jāņem vērā un tā tālāk, vai kā preses relīzi nosūtīt, vai kā neiekulties nepatikšanās ar Ozolu, izmantojot viņa dziesmu, nesaskaņojot reklāmā. Šādas te lietas. Klau, vēl apaļojoties un noslēdzot šodienas pirmo epizodu, kas ir tāda, man liekas, svinīga sajūta un intensīva, un tā tam ir jābūt, jo mēs tomēr runājam par nozarē svarīgu notikumu, un vispār ar šo viss tikai sākas. Jautājumi, uz kuriem jums būs vienkārši jāatbild, jūs nevarēsiet nekā citādāk kā vienā, divos vārdos atbildēt, ja? Jo viss sāks ar to, kad Gamma notiks. Jā, 5. marts, Arēna Rīga. Jā, tu jau atbildēji uz otru jautājumu. Kas Gamā uzstāsies, Ilze? Gamā uzstāsies visi tie mākslinieki, kam šis ir bijis ļoti liels gads, kas ir bijuši soli augstāk vai soli tālāk kvalitātes un kvantitātes kaut kāda veida mērījumos un sajūtamos visiem saprotamos rādītājos nekā savā iepriekšējā aktīvajā periodā. Tātad tu gribi sarakstu? Jā, es gribu vismaz cik tu zini jau līdz šim. Intars Busulis, Dagamba, citi zēni, Emīlija Olas, Ozols, Aija Andrējeva, Fiņķis. Es iespējams kādu bišķiņu piemirs un kādu pateicu, ko mēs vēl neesam izziņojuši, bet tagad uzzinājām, ka būs. Visi tie, kam ir bijis liels gads un dziesmas, kurās ir notikusi žanru satikšanās dažādu. Un ja jums būtu jāpasaka katram arī vienā vārdā, kas notiks pēc Gammas? Kāds ies gulēt, kāds modīsies, bet vispār, uzreiz pēc Gammas es pieļauju, ka mēs savā starpā, starp citu arī būtiski, kas ir mēs, lai nerodās iespējas, ka mēs ar Ilzi te divatā, bet tur ir vesels bariņš. Mūsu aktīvākie kolēģi ir, piemēram, Liena Edvarce, kas ir Laipas izpildu direktore, un Liena pieskata šobrīd ļoti aktīvi to, lai dati ir apkopoti, komunicē ar nozares organizācijām tieši šobrīd par to datu sakolekcionēšanas posmu un attīrīšanas posmu, ja tā var teikt, jo, piemēram, reģistrētās fonogrammas ir arī kaut kādi mani televīzijas ieraksti, kas noteikti, kas ir vienkārši televīzijas raidījumā ierakstītas dziesmas, kas noteikti nekvalificējās. Inese Saulē Dobele, kura ir tas cilvēks, kurš vistiešākajā veidā strādā ar žūriju, bet mums ir visa Laipas padoma, kas aktīvi iesaistās. Guna Zučika, Agnese Cimuška Reke, Rudolfs Būdzē, Kārlis Auzāns, Kārlis Būmeisters. Līva Petersoni Kļaviņā. Tad ir vēl cilvēki, kas strādā pie komunikācijas, kas strādā ar mārketingu, kas strādā ar platformas izstrādi, kas arī ir jaunums. Bet par to vēl jau dažādos laikos uz atsevišķiem jautājumiem mums ir bijuši pieslēgti vēl citi cilvēki arī bijuši. Piemēram, mums nācis, mēs uzklausījām... Kā nozīmē uzklausījām? Mēs runājām ar Kārli Kazāku no Akas. Mēs ar Aku tikāmies, ar Akas padomu tikāmies. Ingu Sulmanis arī, ar Vits Mūrnieks. Arī ir uzklausīts.
kultūras ministrija. Dažādos konfliktos. Jā, Normunds Rutuls arī, piemēram. Un vēl bija Jūris Millers. Jā, tad arī. Būtībā mēs... Turpin nākt iekšā telpā cilvēki. Nē, bet jāiesaista visi, kas vēlās kaut ko teikt un mainīt, papildināt un atstāt kaut kādu nospiedumu, jo tāda vispār ir tā iecerē. Galā, kur arī ļoti īstenībā iesaistās. Mēs šodien te esam aizbārga redzamā daļa, bet to iesaistīto ļaužu loks ir liels, mainīgs, un tas jau tā tad strādā tā, kā mēs varbūt bijām iecerējuši pašā sākumā, ka mums aktīvākajiem jāpaspēj iedibināt jaunu tradīciju, un tālāk, ja nozarei pašai interesē, tā lieta vienkārši dzīvos pati, neatkarīgi no tā, kurš būs pie stūres tajā brīdī. Un vēl, ko es gribēju pateikt, ka cerams, ka beidzot mums būs tā kā ārzemēs. Tas par ko visi sapņo, ka zina, kā ārzemēs labāka dzīve. Tad Gama būtībā mēs pētījām ļoti to, kāds ir Grammy nolikums, kādi kritēriji, kādas kategorijas, kas tur tiek vērtēts, kādi ir Brit Awards, vispār principi, kā veidojas tieši tā vērtēšanas arhitektūra, no kurienes sāk veidoties tas rezultāts un kategorijas. Un vēl, kas ļoti iesaistās, Elizabete un Toms un vispār visas lielās, visas lielās stacijas un mediji, par ko ir, tā kā rīktīgi forši prieks un sajūsma. Man arī ir liels prieks, man tiešām ir tāda svētku sajūta, un es pati personīgi un noteikti arī visu Skonto mediju grupu pievienotos tam, lai par Gammu saka ārzemēs, ka mēs gribam tā kā Gamma, mēs gribam tā kā Latvijā dara, jo nekas jau nesniedzams. Ja darīsim, ko mēs varam zināt, kur mēs vispār ar savu apņēmību, jūs jau zināt, latvieši var izdarīt tādas lietas, un kāpēc, lai šāds notikums mūzikā nebūtu viena no tām lietām arī, par ko pasauli runā? Pat ne notikums, process. Jo mēs to gribētu uzsvērt, ka šis ir process, kur galā ir tā odziņa uz kūkas, kas ir tā ceremonija, bet vispārējais ir pat būtiskāks pēc būtības. Jo teorētiski un gribētos cerēt, ka mums arī ir kādi saskaitām rezultāti. Ka mums ir, piemēram, straumēšanā aug šobrīd pēc Laipas mūzikas patēriņa pētījuma pa 2%. Gribās, ka kaut vai pa 3, vai pa 2,5, tad šķiet, ka mēs jau būsim kaut ko izdarījuši. Kaut kāds viens mazais mērķis būs sasniegts. Vai, piemēram, tas, ka varbūt būs vairāk fonogrammas reģistrētas Laipā nekā šobrīd, vai kaut kādā konkrētā žanrā vairāk, ka būs tādi mazie izmērāmie soļi, kas īstenībā nozarei ir svarīgi. Un tad, protams, visas lielās lietas, kā piemēram, grupas reģistrēt savus preču zīmes, savus nosaukumus, vai ne? Arī ļoti maz grupas to dara, un tas arī droši vien, kā stipri kaut ko atvieglo vai sakārto, bet par to mēs arī esam plānojuši runāt kādā no podkāstu epizodēm. Esam skaisti sākuši. Jāsaka, paldies jums, lai jums pietiek enerģijas, lielo vezumu, tik vilkt uz priekšu un uzvilkt tajā stikla kalnā, saucamajā, un lai viņš tur arī stāv un noturās godam. Gribētos ticēt, ka pa visiem kopā mēs to varam paveikt un izdarīt. Paldies par novēlējumu. Jā. Un kas vēl būtiski, pirmā Gamma ir tikai vienu reizi pirmā. Kā nereiz Kerijas demo. Un tieši tāpat kā arī pirmā Gammas akadēmijas podkāsta epizode tikai pirmo reizi un vienīgo reizi ir pirmā. Es saku paldies Tomam Trēbergam no TVNet par to, ka bija man te pretī, kā atbalsts Arnim Račinskim, Laipa padomus loceklim, dziesmu autoram, izpildītājiem, producentam un Ilzai Jansonai, Gamma ceremonijas un TV tiešais producentei. Forši. Tiekamies citās epizodēs. Čau! Gamma draugos ar TVNet grupu un Skonto mediju grupu.